Jaunās telpās šo mācību gadu sāks informācijas sistēma menedžmenta augstskola. Atjaunotajā ēkā Lomonosova ielā 1 mācīsies apmēram 2000 studentu dažādās specialitātēs. Telpās izveidota moderna datorklase, bibliotēka, ēdnīca un pieejams bezvadu internets. Nākotnē paredzēts izveidot arī izstāžu telpas un atpūtas telpas radošās domāšanas veicināšanai. Pašlaik modē ir, es biju vairākas rietumu augstskolās, veidot tā saucamās radošās telpas, kur saliek spilvenus, divānus, vai ne, un tad viņi tādā neformālā vidē var ģenerēt idejas. Tā kā mēs arī tādas telpas radīsim, tas mums procesā ir, un mums būs pēdējā 4. stāvā, mums tur ir jumta izbūve, tur būs galerija, tur būs, mums ir dizaina novirziens arī, tur būs izstādes būs, jo īstenībā šodien jau, lai varētu kaut ko sasniegt uzņēmējdarbībā, jābūt radošām. Un jārada tā radošā vide, kas tiek nodrošināta tehnika un telpām, un rezultāti, es domāju, būs labs. Līdz šim augstskola telpas īrēja, taču mācību iestādē turpinot attīstīties, tajās kļuvis arvien grūtāk nodrošināt studentu prasībām atbilstošu vidi. Ēka Lomonosova ielā būvēta 20. gadsimta sākumā, un cara laikā tajā mitinājās Krievijas armijas kavalērija, vēlāk latviešu strēlnieku bataljons. Kad mēs veicam renovāciju, praktiski viss iekšē starpsienas bija izlausts un izmests ārā un pārveidots no jauna. Varu pateikt tā, kad mēs veicam attīrīšanas darbus tieši ar pārsegumiem, tad mēs atradam tur daudz ko atradam tādus uzrakstu Bože cerja hraņī. Bija arī tāds, ka jūs varbūt pēc vēstures zināt, kā blakus bija Kuzņecova porcelāna rūpnīca. Ja? Tur viss sadauzīta kafijas tasītes, tur skīvieši un tā tālāk. Mēs viņus arī atradām tur augšā. Renovācija īstenota 3 etapos. Pirmajā tika atjaunotas telpas vidusskolai Premjeras, kura tur darbu sāka jau pērn. Otrais etaps pabeigts tagad, darbu jaunajās telpās sākot augstskolai. Trešais etaps paredzēts labiekārtošanai. Informācijas sistēma menedžmenta augstskola ir vienīgā augstskola, kas saviem audzēkņiem piedāvā pilnu izglītības kompleksu no pirmsskolas izglītības līdz pat doktorantūrai. Patreiz ļoti lielu tādu pozitīvu motivāciju ir devusi mūsu doktorantūras studiju programma, kur mēs savus pasniedzējus, kuriem nav doktora grādi, patreiz esam iesaistījušies studijās, un šī mūsu doktorantūra ir ļoti sasaistīta ar Kaunas Universitātes attiecīgo filiāli doktorantūru, gan arī ar Barcelonu, gan arī vēl ar daudzām citām ārvalstu doktorantūrām, kas dod mums tādu attiecīgo līmeņa regulējumu, kas dod arī savukārt mūsu pienesumu kvalitātes paaugstināšanā. Informācijas sistēma menedžmenta augstskola dibināta pirms 20 gadiem. Augstskola piedāvā iegūt izglītību uzņēmēju darbībā, turismā un viesmīlības biznesā, restorānu biznesā, mārketinga, komunikāciju tehnoloģijās, finansēs un banku lietās, kā arī apdrošināšanā un nekustamo īpašumu biznesā, apģērbu un interjeru dizainā un citās specialitātēs. Šī zeme ir tāda ļoti nozīmīga visiem studentiem jau ar ļoti senām un vecām tradīcijām. Tad te bija mācība pilsētiņas, un ka tās ēkas atjaunojās, un ka tagad te nāk jauni studenti un paplašinās cilvēku iespējas arī apmācīties. Tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi priekš mūsu valsts, jo ir sevišķi tas, ka te gatavo tos speciālistus, kurus strādā ar modernām informācijas tehnoloģijai, kur valstī mums ir ļoti liels trūkums, un tas ir ļoti patīkami, ka tā attīstas šis virziens un šajā skolā. Ēkas renovācijā augstskola ieguldījusi $1,5 miljonu latu un cer, ka jaunās telpas 4500 kvadrātmetru platībā palīdzēs piesaistīt vēl vairāk studentu.